Redzes lāzeru korekciju nedrīkst nozīmēt pacientam, kuri ir smagas vispārējas slimības. Tas ir cukurdiabetes, tas ir vairogdziedzeres problēmas, tas ir citas hormonālas problēmas, tas ir vēža slimības, tas ir smagas infekcijas un smagas alerģiskas slimības. Arī sistēmiskas slimības varētu ietekmēt pēcoperācijas rezultātu, tāpēc šim pacientam pirms viņi piekritīs operācijai vajadzēs sniegt mums informāciju par savu veselības stāvokli. Pacientam, kuriem ir smagas acu slimības, pacientam pēc radziņas pārstādīšanas, pēc kataraktas operācijām, pēc glaukomatozes operācijām, pacientam, kuriem ir hroniskie konjunktivīti, plaksiņu slimības, pacientam, kuram bija veiktas tīkliņa saslaņošanas operācijas, vitrektomijas, un visiem pāriem, kuram mēs atradīsim kaut kādas kontraindikācijas, kuri varētu ietekmēt operācijas rezultātu.